tāds foršs Helovīna diena tādā ziņā, ka tam tādam ļaunumam, tā saucamajam lielajam, jā, kurš šeit ārdījās par konvenciju vienu, viņš tur ārdījās, tas ļaunums apsaukāja, tur agresīvi uzvedās, manipulēja, visādas pretīgas metodas izmantoja, spieda, centās nospiest tos, kas tur par to pret to visu jābeidzot bija. Lūk, tas ļaunums tā saucamajā tumsas dienā dabūja pa pakaļiņu. Tas ir ļoti skaisti, ļoti tādi zīmīgi, var teikt, forši. Tas datumi, saprotiet, ar tiem skaitļiem ir riktīgi jauki. Jo tumsa ļaunums, jūs saprotat, kas ir tumsa ļaunums? Tas ir kaut kas, kas sēž iekšā cilvēkos. Cilvēkos, kuri tika apspiesti kaut kādā veidā, nezinu, viņš jūt spiedienu no āras, ka viņš var būt kaut kāds ne tāds pret visu pasauli. Ja? Viņš iekšā šis dusmas, agresija pret visu pasauli, pret visiem, pret cilvēkiem, citiem, kas to darīja. Viņam tas viss iekšā sēž. Un viņš viņu izrāda, izpauž visos veidos. Tas arī ir tumsa ļaunums. Šādā veidā viņi izpaužās. Gaisma, gaišais, viņš izpaužās pretēji. Viņš neizmanto tumšās metodes, jo tiklīdz tu izmantos tumšās metodes, mēneli, manipulācija, pazemošana, ņirgāšanās, agresija. Agresija ir tāda pa vidu. Dusmas ir tāds varonīgi pa vidu, jā, bet arī vēl nav pozitīvais. Tu izmanto pretējo, tu izmanto cieņu, tu izmanto izpratni, sapratni, pieņemšanu kaut kādā veidā, jā, pieņemšanu tādā, ka tu ļauj otram tādam būt, bet ja tev tas nav pieņemam, tu loģiski teikt pret to, bet teiksim, gaišumam, viņam ir drusku savādākas metodas, pēc kurām viņš strādā. Viņš strādā skaidri, mierīgi, pieņemoši, mērķtiecīgi. Tā kā viņš nevar izmantot visas tās negatīvā pasākuma metodes. Un tāpēc it kā liekas, ka tādā veidā viņš tā kā ir vājāks, bet tas viņu patiesībā padara stiprāku, jo viņa uzdevums ir nepiekāpties visām tām manipulācijām, ja, teiksim, nepiekāpties visām tām čūskas vēlmēm izprovocēt. Un ja gaišais iztur, nepakļaujās, ja, jo gaišajam spēks ir lielāks, tas nevar, viņam ir iedots visa vara, viņš var tur apsaukāt, manipulēt, agresīvi viss šitais, ja. Gaišajam viņš to nedrīkst darīt. Viņam vienīgais, ko viņš var darīt, nāc, es tev apskaušu, jā, tu esi tāds dīvainīgs, tāds kaut kāds tur ar savām problēmām. Jā, viņš gaišais mēģina izprast, iemācīties, saprast, kāpēc otrs tāds ir. Un kad viņš saprot to būtību, kāpēc otrs tāds ir, tad lielākais, ko viņš var darīt, tas ir, nezinu, apskaut, tur pateikt, es to tāpat mīlu, kā tu esi apmēram šādi, ja, tā saucamā mīlestība. Otram tas izprovocē vēl lielāku agresiju, vēl lielāku sašutumu, vēl lielāku pretestību, pretīgumu, jo viņš nespēja neko izdarīt tādā. Viņš nespēja otru novilkt līdz savām šīm sajūtām, enerģijām. Ja? Un no tā, lūk, kas rīkojās, jūs varat saprast, kurš ir kurš. Zemākie visi tie tādi ir pretiklīgums, melošana, viss šitais, ja? Tāds ačgārnums, manipulācijas visas, kaunināšana, agresija, ja, jo ir dažādi veidi agresijas, un ar to Stambulas konvenciju jūs visu varat redzēt, kurš ir īstais agresors un kurš ir tas, kurš kaut ko aizsargā. Tie, kuri tagad ir aizsargā to visu pasākumu, ja, tie ir tie īsti agresori. Agresīvi bīda savas politikas, agresīvi bīda visu savas ideoloģijas, ja kāds ir pret to un ir kaut kāds dialogs, tad ir agresīvi pret viņu, līdz pat rekur Amerikā, ja, Kerkā, ja, viņam laikam bija uzvārds nošaušana, lūk, tādā veidā tā agresija izpaužās. Ja, sanāk, viņi gatavi visu iznīcināt, visu sabrucināt, visu padarīt tādu izkropļotu. Kāpēc? Tāpēc, ka vajag pasauli iztaisīt tādu, lai es viņai justos labi, tu to dari nevis dēļ tā kaut kādu gaišu iekšēju nodomu dēļ, tu to dari dēļ kompensācijas, jo tev šī pasaule nepatīk tāda iekšējais kaut kas tumšais, grib visu iznīcināt, sabrucināt, lai būtu, kad viss ir sabrucis, tad es jūtos labi. Jo visi tagad cieš apmēram iekšā. Es gribu, lai visi cieš. Kaut gan tas tiek maskēts zem tā, ka es esmu skaists pūkains un es cīnos par kaut kādām tur vērtībām un aizsardzību. Nē, tu tā necīnies, un tie cilvēki, kuriem nav aizmiglots acis, viņi to visu skaidri redz cauri. Tie, kas neredz, tiem tiek pastāstīts no tādu cilvēku pozīcijas, kuri redz. Jā, jo daudzi to nesaprot, neredz. Viņam vispār tas neinteresēs pasākums. Cilvēks savās jomās, savās virzienos darbojās.
Lūk, tā īsumā, tā kā šis ir ļoti superīgi, īstenībā, man patīk. Tas varbūt apzīmē kaut kādu pagrieziena punktu, ja? Nu, vismaz redzam, mēs kaut kāds apgrieztais pasākums notiek. Un tajos cilvēkos, kuros ir tas pretējais, viņi baudu gūs priecājas. Par pašiem Helovīniem, viņam jau pašam nav nevainas tam tai dienai, pasākumam, ja? Svarīgi ir, ko tu iekšā jūti. Un viss. Ja tu iekšā jūties labi, viss tas ir ilūzija. Visi tie mošķi. Pieņemsim, kad skatījos, man patīk Ņujorkā Helovīna gājiens, viņi pasties, tur cilvēki ir tik pozitīvi, viņi velkās visas maskas, bet tāds pozitīvisms tur valda, kurš citur ļoti maz, kur viņš ir. Ja? Līdz ar to, ja to visu uztver kā pozitīvu forši, nu tā, iekšēji, tas ir, nezinu, es neko tajā neredzu negatīvu. Kā programmēšana, tur, teiksim, saka, tur ļaunais iznāk ārā. Ļaunums, saprotiet, viņš jau ir cilvēkos iekšā. Tas ir tāds tests, kā tu uz to visu skaties rēģē. Caur mīlestību, pieņemšanu, sapratni, vai caur agresiju, dusmām un vēlmi iznīcināt. Tas jau ir, tas pat ir ļaunais tums. Viņa bieži maskējās zem gaismas. Tas arī jāsaprot, jāredz. Lūk tā. Visiem jauku šodien. Tā.